Sveiki, mīļīši! Šodien ceturtdiena. Lai nu kā tā būtu, tad rītdien ir pēdējā darba diena pirms brīvdienām, vai ne? Jā, un tad šodien paķidāsim 8. viktorīnas jautājumu. 8. jautājums bija, kādas ir pirmās pazīmes, kā gremošana nestrādā? Un varianti. Uzlabojas miegs, vēdera pušanās smaguma sajūta, paaugstināta ēstgriba vai vemšana un caureja. Nu, kā jūs domājat, kura ir pareizā atbilde? Jā, un es domāju, ka visi zin, ka pareizā atbilde ir vēdera pušanās un smaguma sajūta. Jo, nekādā gadījumā miegs neuzlabojās tad, kad ir gremošanas problēmas, jā, to arī noteikti jebkurš cilvēks dzīvē kādreiz ir saskāries ar gremošanas traucējumiem. Tad nevar ne pagulēt, miegs it kā nāk, bet pagulēt nevar, visādi ir, vai ne? Tāpat arī paaugstināta ēstgriba. Tad, kad ir gremošanas traucējumi, tad īstenībā varbūt ir kādiem cilvēkiem, kam gribās paaugstināt ēstgriba, jā. Bet, katrā gadījumā tā nav pazīme, kad nedarbojas gremošana. Bet, pārsvarā cilvēkiem tad nevar nevar nekā iēst, vai tāds, nav laba sajūta, vai ne? Un vemšana caureja, tā jau vairs nav pirmā pazīme, tā jau sen ir pirmā pazīme palaista garām, ja? Tātad vemšana caureja, tas jau ir ļoti, ļoti nopietni. Ja tas ir ilgstoši, tur vispārībā, ja ir ilgstoši, tad tur var dehidrācija iestāties, tur vajag uzmanīgi, ja? Tad aši pjārsta uz ātrajiem, ja? Jā, taču, vēdera pušanās un smaguma sajūta, jā. Tātad tā ir pareizā atbilde, ja tie ir tādi pirmie gremošanas traucējuma pazīmes, pirmās. Iemesls tam var būt, vairāk iemesli var būt, jā. Pirmkārtām aizkuņģa dziedzers kārtīgi nestrādā, neizdala fermentus, līdz ar to nesagremojas kārtīgi pārtika, un var tā smaguma sajūta parādīties, jā. Vēdera pušanās var parādīties, jā, šī nesagremotā pārtika, jā, vēl ir slikto baktēriju pārsvars zarnu traktā, jā, un tas arī var novest pie šīs vēdera pušanās, burkšķēšanas, tā kā staigā tur tas gaiss pa tām zarnām, ja, tāda var pat sāpīgas tās staigāt gāzes pa tām zarnām, jā. Un tikpat labi var arī būt tā, kad žults problēma, jā, žults pūšļa, kad varbūt iespējams, ka žults neizdalās īstajā laikā, tad, kad ir vajadzīgs, jā. Un iespējams, ka viņa vispār lēnu izdalās, jā. Arī tam ir vairāki varianti, kāpēc tas tā notiek. Tas var būt, pirmkārtām, tāpēc, kad maz ūdeni cilvēks dzer, ja? Jo arī žults, lai būtu šķidrāka, ja, ir vajadzīgs ūdeni dzert. Ja? Faktiski, nospiedīšu zvana. Jā, jo faktiski ir, katrā gadījumā ir ļoti daudz dažādu iemeslu, kāpēc tas tā notiek. Un, ja ir gremošanas traucējumi un jūs gribat to sakārtot, tad rakstiet arī gremošana, vai privāti, vai komentārā rakstiet, ja, un parunāsim un sakārtosim. Jā, man tomēr jāpaceļ klauso. Ja, un jauku vakaru visiem, tātad pareizā atbilde bija otrā atbilde. Jauku vakaru.